minūtēm ar astīti, jeb 20 sekundēm, Saule izlaida garu. Saule izsvieda plazmu. Saule piešķieda brilles. Teleskops dzidrajās lētās. Saule izlaida garu. Garu magnētisko vēdru. Kā āležu laika mainās, mēs īstie, mēs nejūtīgie. Kā roboti. Nejutīsim neko pārdabisku, neko pārcilvēcisku. Kā reiz, kā vēstule, apodziņš logā triecās, kā tāda fotonu doza, logā triecās un pagaisa, logā triecās un pagaisa, laikam. Logā triecās un pagaisa, logā triecās un pagaisa, laika. Logā triecās un pagaisa, laika. Pirms 500 sekundēm Saule izlaida garu magnētisko vētru. Pirms 500 sekundēm. Domāju, ka Merkurs šo notikumu jau piemirsis būs, kamēr vēstulīt Zemē klīdīs. Tas 3,20 minūtes tālu no Saules vētras. No Saules tas netālu, pavisam netālu. 3,20 minūtes tuvu, gaismas ātrumos to mērot. Venērieši, bet venērieši savā miglainajā siltumnīcas efektā nesajūtīs. Ne tik, cik kaķis čaudus, dažus radiācijas grādus, saules blāzmu pat jau apslāpēta. Mākoņotās Venēras debesīs iesautēta, venērieši naksnīgās debesīs zem apmātā juma vispār nezina, kas ir zvaigznes. Vispār nezina, kas ir zvaigznes. Aiz planētas zilās sarkanais Mars brīvs no gaisa, kā atmiņas spogulis iekos cābols, pamests bez mizas, sūta vēstules un bildītes ar messengeru uz Zemi. Milzis lielais Jupiters pats, ja 300 Zemes apgriezienu gadu dzenā vētru vienīgo sauli no kakta uz kaktu, centībā izlikt ar savu brango svaru, kā vārda odu ar gravitācijas mēli, saķers kādu asteroīdu lieku un tādi nosargās planētu mūsu.
Lielīgam Saturnam ar grebeni grazumu, maz vai interesē niecīgs attēls brāzmas, dārgakmeņos ietinies gredzentiņu smalku, slēdz derības ar 150 mēnešiem saviem, orbītā planē viegli un pacelātu gaidu. Augstais Urāns tāpat vienlaimīgs, ledus šalītē kā pilsētas švītiņš stēpies, sildīdams pret sauli savu vaigu vienu, savu polu vienu, kā saldējumu, gadu miljoniem pusslapu, saltumā no saules otru polu slēpj. Pēc stundām 4, ja Neptūna būtu teleskops, tas aģistos nokavējis visu kārtējo reizi nokavējis visu, uzkarsts vien pats savā plazmā, savā orbītā klīstot.